Es pastāstīšu par to, ko Dārzkopības institūts darīs arī substrātu kontekstā. Mēs tāds lielāks kolēģu pulciņš darbosimies ar 3 kultūra augstu grupām. Ar to mērķi, ka kādā veidā mēs varētu aizstāt kūdru substrātus, jo šobrīd, kā zinām, dārzkopībā kūdra tiek izmantota kā pamatresursu substrātu gatavošanā un principā var teikt, ka 100% gandrīz vai. Atkarībā no ir daži risinājumi, kur tiek mazināts tas kūdras lietojums, bet principā var teikt, ka izmantota tiek kūdra kā substrāts. Un tas mūsu mērķis bija apstīt mērķis ir, bet darbības būs. Kādā veidā mēs varētu vismaz daļēji aizstāt šo te kūdras lietojumu substrātos. Un mēs esam plānojuši šobrīd, ka mēs izmēģināsim sektajās platībās zemeņu un aviņu audzēšanai, ogu ražas ieguvēji 3 sezonām, pārbaudīt dažādus substrātus un kāpostu un salātus tādu audzēšanai, atkārtojot 2 aprites katru gadu 3 sezonas arī. Un šobrīd ir doma, ka tie varētu būt apmēram 6 substrātu varianti, bet šī mēneša laikā mums ir jānonāk līdz konkrētam variantu skaitam un kompozīcijai. Un tad, sākot ar šo gadu, 3 gadus, tad mēs sēsim dērstu audzēšanai salātus un kāpostus. Pildīsim tad ar šiem dažādajiem substrātiem un dažādi novērtēsim gan to, kā augi jūtās paši, tīri vizuāli arī mērīsim dažādus mērījumus un arī ļoti svarīgs būs šis te substrāta īpašības, kādā veidā substrāts, kāda ir mitrumnoturība, temperatūras apstākļi kādi. Un tātad mums būtu jāiegūst kopējais priekšstats par to, kurš no šiem variantiem tad ir augiem vislabākais un visu laiku pakausī jātur ir tā ekonomika un arī šī te vidas jautājuma risinājumi. Un tad arī sektajās platībās audzēsim zemenes konteineros un ļoti līdzīgi tātad arī būs vairāki šie te substrātu varianti, kurus mēs salīdzināsim un šis ir plānots 3 sezonām. Katru sezonu tātad jauni augi tiek stādīti, šie te frigostādi un kvalitatīvi stādi, kas ir tā kā precīzi jau zināms, kurā brīdī viņi ražos, un tad tā kā tas viss tiek kontrolēts un tehnoloģiski jau tā kā zināms, kāds tās tehnoloģijas. Galvenais mums saprast ir tad tieši šo te dažādo substrātu ietekmi uz ražas veidošanās un kvalitātes arī rādītājiem. Un līdzīgi arī avenes, šie te garo dzinumu stādi, kas ir ļoti intensīvai ogu ražošanai, tiek izmantot sektajās platībās, tātad 1 sezona iestāda šo te stādu un iegūst kvalitatīvu lielu ražu un augi beidz ražot. Un arī šeit, kad salīdzināsim, šobrīd domājam par 5 variantus, bet es saku, janvārs ir tas mēnesis, kad mums nokonkretizēsies šie gan variantu skaiti, gan sastāvu. Lūk, un līdzīgi arī tāpatās mēs tad vērtējam augu visus veģetatīvos parametrus, ražas iznākumu un arī substrāta šīs te fizikālās īpašības. Tas ir tas mūsu plāns, ko mēs darīsim. Un, ja kādam gribētu parunāties, varam pie kafijas parunāt, vai arī tad laika gaitā sazināties. Paldies!